Sveiki! Šodien es jums iemācīšu, kā uztaisīt mājās pašiem cukurgālīti, kur nav nekādi kaitīgas vielas un to mierīgi var dot bērnam. Tas, protams, ir arī vienkārši interesants process. No pārtikas mums vajadzīgs pusotra glāze cukura un pusglāze sulas. Vēl mums ir nepieciešams katliņš vai metāla bļodiņa, karotītes vai kociņi, uz kuriem mēs liksim cukurgālīti, mazi šķīvīši, uz kuriem mēs liesim karameli vai ātrāk atdzis, un vēl šķīvis, uz kura mēs liksim gatavos cukurgālīšus, lielā karota, lai samaisītu to visu katliņā, un bļodiņa ar augstu ūdeni. Cukuru un sulu mēs liejam nelielā katliņā un liekam uz 35–40 minūtēm vārīties uz nelielas uguns. Neaizmirstiet laiku pa laikam pamaisīt. Kad ir pagājis noteiktais laiks, mēs liejam gatavo karameli nelielos šķīvīšos, lai viņa ātrāk atdzist, bet ne līdz galam, tāda, lai būtu plaselīnas forma un nebūtu pārāk karsti pirkstiem. Kamēr jūs gaidat pāris minūtes, kamēr atdzisīs karameli, jūs varat ieliet ūdeni vēl karstā katliņā, lai tā karamela visa izskūst un jums būtu vieglāk apmēst. Tālāk jūs no karameles veidojat, kas jums iepatīks, kāda forma un izmērs. Viņš ir aptuveni kā plastilīna konsistents un praktiski nelīp pie pirkstiem. Nelīp jau gan, ja jūs pagaidat pietiekamu laiku. Ja jums pēkšņi viņš ir pa cietu, jūs vienkārši uz pāris sekundēm iemērciet siltā ūdenī, un tad viņš atkal sāks normāli veidoties un mainīs savu formu. Bet ja jau tomēr viņš ir jums pa mīkstu, vienkārši uz pāris sekundēm augstā ūdenī, lai viņš sacietē un nemaina formu. Ļaujieties fantāzijai, jums noteikti viss izdosies. Neaizmirstiet, lai rokas būtu tīras visā procesa laikā. Vēl ir ieteikums, labāk jūs paturat karameli ilgāk katliņā un pavārat, nekā viņa jums ir pa šķīdru un no viņas neko nevar iztaisīt. Kā kociņus priekš cukurgālīšiem var izmantot no vatas kociņiem pašu kociņu, attīrot iepriekš viņu no vatas, vai arī zobu bakstāmos. Bet ja jums ir kādi citi līdzīgi higiēniski priekšmeti mājās, jūs varat izmantot arī tos. Daži cilvēki cukurgālīti taisa tieši uz karotes. Lai trauki viegli atmazgātos no karameles, vienkārši ielieciet viņu bļodā ar karstu ūdeni un ļaujiet tai karamelē izkust. Ja jums patika mans video, spiediet man patīk un iesakiet draugiem. Lai jums labi garšo!